Rīts ar literatūras zinātnieku, kur atgriezies ciemā, kā Latvijas ekspozīcijā. Tie, kas atceras, šeit bija pats sākums. Rēda Seglājas Kristāns, Anšā māma. Un man šodien ir ļoti liels prieks ieteikt divus mūsu lektorus, kuri katrs mazliet citas šķautnes. Bet abi divi stāstīs par atmodas laiku un 90. gadiem, kas sagrieza visu mūsu dzīves kājām gaisā un arī fotogrāfijas un grāmatniecības nozari. Tā, es pirmajam došu vārdu. Pārstāvi gimnāzija. Un kā trešo roku vajag mikrofonam un papīriem un vēl pārslēdzējiem, jā. Jā, tā mums tēma kā atmodas pārmaiņa grāmatniecību un augšā jūs redzat pastmarku. Pastmarku, kā jūs redzat, veltīt Arstolam Medrīt, tā ir diezgan sena, 2008. gads. Šī pastmarka iznāca, no Latvijas pastāsts pieņem, ka var nopirkt. Viņai sākumā bija cita vieta paredzēta, bet tad esmu pārliku šeit, kāpēc to pastāstīšu attiecīgi tajā vietā. Varbūt palīdzēt ar šķirāšanu? Jā. Un sākties grib ar šo te 18. gadsimta otras puses domātāju, skolotāju, kurš ir uzauginājis daudzus Vācijas citus slavenus domātājus, Georg Kristofs Lichtenbergs citāt, ka vairāk par visu pasaules zeltu, pasauli izmainīja sviņas, un vairāk par sviņu lodēs, kas arī tagad trako pasauli izmainīja sviņas burtenēs. Un tā patiešām arī ir, kā tas ir, ka sviņas burtenēs, kas nonāk pēc tam grāmatu lapas pusēs, ko cilvēki varēja lasīt, mainīja cilvēku domāšanu un mainīja arī visu pasauli. Un vispirms es gribētu sākt, runājot par atmodu. Mēs nerunāsim par atmodu, bet par šo gadu periodu, bet jau nedaudz vēlāk pieņemto Latvijas Republikas satveres 100. pantu, kur pēdējais teikums, ka cenzūra ir aizliegta. Un šis tā atmodas laiks, kas patiesību sakot, no sākuma vājināja cenzūru, pēc tam principā likvidēja cenzūru, arī būtiski mainīja visu paradigmu par to, kā mēs nododam un saprotam informāciju. Un šeit ir liela starpības pret 19. gadsimtu. 19. gadsimtā tieši tehnoloģija attīstība, ārkārtīgi attīstība to, kā cilvēki sāk lasīt ar vairāk un vairāk. Dagās papīra ražošana ražoja vairāk papīra, bija ātrās drukas tehnikas un tā tālāk, varēja nodrukāt vairāk grāmatas, cilvēki vairāk lasīt. Pēc atmodas periodā šeit ar mums Latvijā tieši otrādi. Garīga lieta, cilvēks slāpes pēc literatūras, pēc tā, kas bija iepriekš aizliegts, veicināja tehnoloģiju nomaiņu. Protams, tās tehnoloģijas jau kaut kur ārzemēs bija, bet viņas nevis tehnoloģijas mainīja cilvēku domāšanu, bet cilvēku domāšanu mainīja tehnoloģijas. Un, lai saprastu, kā tad ir tālāk, tad es izliku tādu vienkāršotu izdevēja darbību tehnoloģiskā procesa schēmu, kā tad autori idejas, to mēs rādām augšējo studentiem lekcijās, no autori, izdevējs, tipogrāfa, izplatīšanas sistēma, veikalu līdz lasītājiem nonākšana. Nu, šeit ir apakšā nedaudz savādāk Job Leiga, Kanādas autora un blogerai veidota rakstīšanas un izdošanas sistēma. Nu, paldies Dievam, viņš lasītāji nekur nevar ielicis, tur viņš beidz ar bookbinding, ar iesaišanu un tā. Jā, kā saka, bet grāmata ir gatava, un tam ir nonāk arī ceļā attiecīgi pie lasītāji. Te vēl viena interesanta lieta. Tur uz malas var rakstīt viņa mājaslapu, jo tas ir ļoti sens kaut kā 90. gados, pa šeit tas vairs nekas nav pieejams.
Tas ir par tām tehnoloģijām. Internetā esot viss nav vairs. Un, lai saprastu tālāk, mēs runāsim vairāk par tehnoloģijām, tad es esmu ielicis te divus slaidus pēc kārtas, būs kāda bija tolēk grāmata raža, un kā tas viss veidojas. Man pašam bija lielais pār, tie cipari bija zinām, bet tikai tā, ka viņi saliek vizuāli, tu var saprast, kā tad ir. Un mūsu, kā mēs zinām, mūsu vistrakākie, visgrūtākie gadi, skaistākie, bet grūtākie gadi, nekā, protams, bija 93. gads, bet mēs redzam, ka tieši grāmatniecībā, Latvijas grāmatniecībā, tie bija vislielākie gadi, jo mums sāka pieaugt, pēc krituma sāka pieaugt grāmatu nosaukums skaits, tas ir sarkanie stabiņi, ja, līdz 99. gadā sasniedz 2652 grāmatu un brošūru nosaukumu gadā tika izdot, stingri pārsniedzot padomu laikā, kad, redzot, 85. gadā bija vislielākais 2306 nosaukumi, ja, un arī 92. gadā ir nodrukāts Latvijā 22 miljoni iespiedājumu. Tas ir pateicoties tam, ka reāli cenzūra vairs nestrādā, un tam, ka cilvēki gribēja lasīt šīs grāmatas, un bija ienākuši šo tehnoloģijas, lai varētu lielās tirāžās, varbūt ne tik kvalitatīvi, jā, par to arī runāsim, bet nodrukāt. Nākamā. Un šeit ir otra lieta. Jā, mēs atceramies no padomu laikiem lielo sauku par to, ka grāmatas bija milzīgās tirāžās, simtiem tūkstoši un tā tālāk. Tad te var redzēt, ka grāmatas pret nosaukumu skaitu pret vidējo tirāžu, tad 85. gadā, tā vidējā tirāža tur ap 7,5 tūkstoši kaut kur. Un vislielākā vidējā tirāža atkal ir 91. 92. gadā, tad grāmatas vidējā tirāža 13 līdz 15 gandrīz vai tūkstošiem. Un tad sākas šīs tirāžas līdzīga ārkārtīgi strauji. Kāpēc tur arī būs par to slēdz, tad manas domas, kāpēc tā ir, ja? Un mēs redzam, ka jau uz 90. gadu beigām grāmatas vidējā tirāža ļoti būtiski nokrītas jau zem 1000 eksemplāriem. Protams, tajā visā schēmā, kas bija sākumā, tur jūs redzētu to saikni tipogrāfijas un bez tipogrāfijām. Ne bez viena posma grāmata nevarētu būt, bet mēs tālāk nedaudz pievērsīšos tieši tipogrāfijai. No otrs process, kas bija, mēs atceramies privatizāciju. Viss bija iepriekš valsts uzņēmumu, tālāk bija divi veidi, kā grāmatniecībā attīstījās, un pirmais bija, pirmie 4 būs piemēri privatizācijā, viņi bija daudz vairāk, bet kā piemērs es izvēlējos dažu. Viens ir Preses nams, slavenā centrāla komitejas laikraksts un žurnāla izdevniecība. Te jūs redzat veco ēku, kurā bija tipogrāfija, kurā bija izdevniecība, šitā apakšā ir tipogrāfija, iekšā. Diemžēl pēc daudzām privatizācijām 10. gadu beigās viņi beidz pastāvēt kā tipogrāfija. Šajā vietā Preses nams, ja, un pašreiz jau viņš tiek citīgi pārbūvēts, pati izdevniecība māja vēl ir saglabājusies vēl vecā veidolā, tipogrāfija vairs nepastāv, tā pilnībā nojaukt, tur jau būvē jaunu, kādreiz tur būs kaut kāds stadions, kaut kāda ēka un kaut kas tāds jau tur pašreiz to. Bet nav tā, ka gluži Preses nams ir aizbraucis no tās lielās mājas Rīgas centrā, Ķīpselā, viņš ir pārbraucis uz Cilakrogu, tuvākiem ciemam, jā, uz robežu novadā, kur atrodas PNB, Preses nams Baltika Print. Ja? Un, ja kādreiz viņi drukā pamatā padomu laikā, viņi būtu tik būvēti kā laikraksts žurnāla tipogrāfija, 90. gados un 2000. sākumā vadošā grāmata tipogrāfija Latvijā, tad pašreiz viņi tikai vienīgi kā grāmata tipogrāfija, bet tam lielākoties uz eksportu. Otrs gadījums paraugu tipogrāfija. Slavenā tipogrāfija, ko dibināja 20. gadu sākumā Rihards Zariņš, mūsu slavenais grafiks un valsts papīra spiestos, kā toreiz paraugu tipogrāfiju sauc direktors, aiz Zinātņu akadēmijas ēkas, Puškina ielā, ja, un šo tipogrāfiju privatizēja 90. gadu otrajā pusē viens latviešu uzņēmēji,
kur izdomāja tā. Viņa teica, pasaulē pēc 2005. gada grāmatas papīra vairs nelasīs. Visu lasīs tikai planšetēs, datorās nolasīs. Viņi nolēma neieguldīt, bet tipogrāfijas un grāmatu ražošana sevišķi ļoti resursu ietilpīga nozara, kur vajag ļoti liels investīcijas. Viņi neieguldīja līdzekļus, kā rezultātā šī tipogrāfija vairs nepastāv, kā jūs redzat, mūsdienās māja ir uz pārdošanu. Nu, viņi kaut kā neizdod tur veikt, es zinu, ka tur mēģinās iekārtot dzīvokļus, bet kaut kā tur tā kā lieciniet. Tā kā tipogrāfija vairs šī nav. Dēļ nepareiziem investīciju lēmumiem. Otrs viņa atzars, kas ir vienīgas Gatavē Pārdaugavā, bija paraugu tipogrāfijas otrais cehs. Arī tika privatizēts atsevišķi, tur tika izveidots, tur ražo iepakojums, padomu laikā praktiski visi zāra medikamentu iepakojumu kastītes tika ražotas Latvijā, un tad izvadās pa lielāko daļu padomju savienības, to ražoja šeit. Tad 90. gadu sākumā, kamēr viņi bija vēl valsts rokās, un drukājuši šos lietas, ko mēs visi esam turējuši rokās, rekstīšus, ja, tie drukāti šajā ēkā. Arī pēc tam viņi privatizēja, izveidojot iepakojumu ražošanas uzņēmumu Kvadrapak, kuru jau laika gaitā, jau 2000. gadu sākumā iegādājās milzīgs iepakojumu ražošanas koncerts Van den Echten, Nīderlandes koncerts, kuram ir apmēram 13 rūpnīcas visā Eiropā, un šī ir viena no tām rūpnīcām, kas ražo ekskluzīvāku un augstāko iepakojumu produkcijas galu. Tad tāds veiksmīgs privatizācijas stāsts ar visādām dažādām pārveidēm, no medikamentu kastītēm uz naudu un tālāk uz diezgan kvalitatīvu iepakojumu. Nu, Laimas produkcija, jūs varat, tad visticamāk viņa drukāta arī šeit. Iepakot šajā vietā drukājumā. Protams, privatizācija nenotika tikai Latvijā, šo tipogrāfiju bija daudz, bija Reizeknē, darbojas, Liepājā, darbojas, tas ir Talsos, darbojas, Madonā bija tipogrāfija, kur arī privatizēja Somi, darbojas, bet 2000. gadu sākumā bankrotēja. Bet tāds labs veiksmīgs stāsts ir Jelgavas tipogrāfija, es domāju, ka daudz viņus vārdi dzirdējuši, arī mūsdienās lielā mērā, bet šito es ieliku, jo Jelgavā tipogrāfija jau 356 gadus, un šeit ir ar krustiņu atzīmēts viena māja tā Bukdrukerē, jāteikt. Visvecākais tipogrāfijas attēls Latvijas teritorijā, kas ir redzams tajā bildītē, bet tajā tālāk no vēstures ar tiem mūsdienām. Un tipogrāfija, kas ir uz veco Steppenhāgen bāzes un tā, 59. gadā tika pārveidot padomu laikā par principā vietējā laikraksta tipogrāfiju, nedrukāja viņa grāmatas, neko citu, jā, nu kāds veidlapiņas vizītkārts varbūt, tur ir redzam 59. gadā būvētā ēka, un tagad kopš 2007. gada viņa atrodas jaunā ēkā, Jelgavas pievārtē, jā, šī tipogrāfijas ēka, un arī var viņu mājaslapā aizējot, apskatīties, kā tā tipogrāfiskā ražošanas schēma, jūs varat uz katru lapiet uzbraukt un paskatīties, kā tad tur tā ražošana reāli notiek, nebraucot uz vietu. Ārkārtīgi veiksmīgs gadījums, kad viņi arī, patiesībā sakot, sāka ar laikrakstu, vietējo laikrakstu drukāšanu, tas nebija tāds labs rentabls biznes jau pēc neatkarības atjaunošanas. Tad viņi izmēģināja sevi reklāmu drukā un visu kaut ko ieskatot sērkociņu kastītes, viņi drukā, viņam diezgan populārs un biznes bija, bet cik var, un tad viņi izdomāja, ko tad drukāsim tālāk. Grāmatas. 2000. gadu pirmā pusē viņi nolēma investēt grāmatu ražošanā, tās bija ļoti nopietnas, ļoti liels investīcijas, kas turpinās, un rezultātā viņi kļuvuši par vienu no vadošajiem grāmatu iespiedējiem šeit Latvijā, vietējiem Latvijas tirgos. Tā bija tas privatizācijas zars. Bet otrs zars, jūs redzat, biznesā viss iet uz augšu. Mēs 90. gadu sākumā gribam drukāt ļoti daudz, un, protams, ka ļoti daudz cilvēki, kuri ir atbrīvojušies no citām darba vietām, kuras vairs nebija nepieciešamas, neatkarīgajā Latvijā 90. gadu sākumā, domāju, ko tad mums darīt? Nu, ja tajā
grāmatu izdevēja darbībā, ja tik ļoti labi, tik daudz grāmatas grib lasīt un tā tālāk, ja, tad jauns tipogrāfijas, jauns uzņēmums dibinās tās vienas pēc lietas. Daži piemēri būs. Laikraksts Diena sāk iznākt, šeit ir pirmais numurs, un ar laika gaitu viņi izveido poligrāfijas grupa Mūkusala, tipogrāfija, kas drukā laikraksts un žurnāls, arī diezgan daudz mūsdienās eksportē, pastāv līdz mūsdienām, un tā kā jūs saņemat, tie, kas dzīvo Siguldas novada ziņās, es dzīvo Ikšķilē, mums ir Ogres novada avīze Savietis, jā, tas ir tiek drukāts poligrāfijas grupā Mūkusala. Jā. Un viņi vadošā pie mums laikraksts un žurnāla tipogrāfija. Vēl viena tipogrāfija, kas dibinās 92. gadā, toreiz viņi saucās Indriķis, kas ir pilnīgi atsevišķi cilvēks, tā bija diezgan daudzi, kas pēkšņi izdomā, mēs darbosimies šajā sfērā, sāksim drukāt kaut ļoti vienkāršām mašīnām, divkrās, vienkārši produkcija, un tagad viņi ir izauguši par lielu uzņēmumu, kas saucās United Press Poligrāfija, pamatā eksportām drukā dažādus katalogus un žurnālus, un viņam milzīgs ruļļu mašīnas vairākas, ja, bet drukā nevis no loksiem, bet no ruļļiem, un arī izgājuši visam šim laikam cauri ļoti aktīvi darbojas. Vēl viens, un šeit bija paredzēta tā pasmārta, bet pirms pāris dienām, kas ir dzirdējuši, Valmieras teātrim bija pirmās dienas zīmogošana, viņi pasmartē Valmieras teātrim 100 te patās, un šī pasmarta ir drukāta šeit pat Latvijā, šajā te uzņēmumā, Daugmalē, Daugavas kreisajā krastā, Baltijas banknote. Ko dibināja arī viens, viņš sāka patiesībā sakot jau padomu pēdējos gados ar Latvijā kooperatīvu kustību, Gatis Gundars nodibināja savu kooperatīvu uzņēmumu, kurš iespējamā drukāja dažādas veidos, vizītes savu. Bet tālāk viņš nolēma kaut kādu nopietnu biznesu sākt un attīstīja uzņēmumu Baltijas banknote, kas drukā dažādas drošības papīrus. Teiksim, akcijas markas, biļetes, viņi nedrukā naudu, ja, pastmarkas un tam līdzīgi produkcija, kur vajag īpaši drošības kaut kāds pazīmes. Ja. Un sākumā viņi atradās Rīgā diezgan ilgi, pēc tam viņi uzbūvēja tādu ēku Daugmalē, arhitekts Andris Kronbergs, un mēs visi zinām debesskrāpes, vai ne? Pilnu pasauli debesskrāpes. Es nezinu, vai šis ir vienīgais, bet šim nosaukums ir zemesskrāpes. Un pilnīgais no augšas skatītos tādu līdzam tāds kauns izveidot. Un arī rūpīgi darbojas šeit. Bet bez resursiem, kad mēs dibinām uzņēmumus un visu, vajag arī cilvēks. Un nozara līdz tai atmodas gadiem un kamēr pastāv cenzūra, nozara ir ļoti korporatīva, ļoti slēgta, un tie cilvēki, kas strādā, tas arī ir saistīts ar tehnoloģijām, kas tajā brīdī, jo ir nepieciešams diezgan specifisks zināšanas, lai sagatavotu darbu iespiešanai, lai drukātu arī tagad tā, bet tomēr tieši tajā procesā, kad sagatavo iespiedarbu, tieši 90. gadu sākumā, pateicoties tam, ka ienāk datori, ienāk ļoti daudz cilvēku no malas, kas iepriekš ar izdevēja darbību, ar poligrāfiju, ar grāmatu iespiešanu, ar citas produkcijas iespiešanu nav nodarbojušies. Ko tas dod? Ja, ir jauns biznesa iespējas, un tas patiesībā sakot ir tā, ka arī man tas mainīja dzīvi. Tajā laikā es darbojos diezgan cītīgi tautas frontē. Tur es iepazinos arī ar pirmajiem datoriem, kad 89. 90. gadā pirms latvieši mums atsūtīja pirmos Macintoshus. Un tā kaut kā tā dzīve ievirzījās uz šo te sfēru, un tad jau 91. gadā, kad mēs dibinājām, sākām domāt, ko tad darīt, un dibinājām pirmo grafisko dizainu firmu Latvijā, kas nevis kā individuāla persona, bet kā firma, piedāvāja grafiskā dizaina datorsalikuma pakalpojumu un saucās tā firma Makābols. Tālāk attīstījās arī ar iespiešanu, tipogrāfiju un tā, un pastāvot joprojām, bet man, jāsaka, diezgan daudz gads jau vairs to liels saistību nav ar viņiem. Tā. Bet es
jūs priekšā stāv tas tipisks piemērs, kā cilvēki no malas, no pavisam citām lietām pēkšņi ir šajā te nozarē, un mums nav zināšana nekāda liela. Mēs mācāmies lasām, cik no tā literatūra pieejam, mācāmies no savām kļūdām lielā mērā, jo bieži tās ir kļūdas, kuras mūsdienās vairs pieļaut nevar mācīties no kļūdām. Un tā ir viens ir cilvēciskais resurss, mums ir tirgus iespējas un viss, un protams, pavērās robežas un sāk attīstīt, sāk Latvijā ļoti daudz ienākt dažādas tehnoloģijas. Un galvenās tehnoloģijas, kas, protams, ienāk dators. Nu, tajā laikā vēl gluži mājās datoru neienāca, bet tieši izdevēja darbības nozarē ienāca ļoti daudz, un ko tas ļāva? Tas ļāva lielos daudzumos taisīt dažādas atsevišķas iespējas darbus ar dažādiem nosaukumiem. Ja iepriekš to iespēju darbu bija mazāk, un tos varēja salikt pat tipogrāfijas ietvaros, tad pēc tam to nevarētu izdarīt, tos daudzos iespēju darbus. Jo mēs runājam par grāmatu nosaukumiem, nu, kā nav īpaši daudz, 2600 tā, bet vēl ir žurnāli, vēl ir avīzes, vēl ir dažādi savādāki iespēju darbi, un tā. Līdz ar to vajadzēja ārkārtīgi liels resursus, lai sagatavotu iespēju darbu. Iepriekšējā veidā, veidojot salikumu tipogrāfijā priekš augstspiedumu, tas nebūtu iespējams, mēs atbiltos pret šo pūsmu, bet nevar tik daudz darbs, cik ir nepieciešams attiecīgi salikt. Nu, un tad ienāk datori, un lielā problēma, protams, ir tā. Kas tad nāk strādāt ar datoriem? Fiziķi un matemātiķi. Bet viņiem nav zināšanu grāmatu dizainā un salikumā un tam līdzīgās lietās. Un kāds rezultāts rodas šāda veida datorsalikuma paraugu. Man ir milzīga kaste, kurā es esmu vācis šiktos paraugus, ja, nu, neizlasīt neko. Bet datortehnoloģijas ir ļoti skaistas, un atomu arī parādīt. Tā ir bērnu grāmatas, ar citu. Šitā krāsnī vajadzētu tādu bērnu nedrīkst lasīt, jo te nav ievērots pamatprincips bērnu redzes higiēna. Šaku var spēlēt. Jā. Jā. Nu, protams, kā savukārt mākslinieki, viņiem ir izprat par to, kā veidot grāmatu, kā dizainu, viņi nemāk strādāt ar datoru. Un tad pagāja vairāk, nu, teiksim tā, kā 5-6 gadi, kamēr palēnām viens cilvēks, kas nāc no fizmatiem, pieauga un piemācījās klāt, strādāja māksliniekiem, palīdzēja viņiem maketēt, teiksim, ja. Datorā realizēt viņu idejas un iemācījās paši kaut ko darīt, savukārt mākslinieki apgūt datorus, kur toreiz bija tik dārgi, ka viņi pat nevarēja mājās sev tos iegādāties. Nu, teiksim, mums Makābolā bija tā, ka mēs pirkām šos datorus un māksliniekiem nācās uz vietas strādāt, tādēļ, ka, nu, tie datori, nu, monitors maksāja kaut kāds normāls liels monitors, 2, 3, 4 tūkstoši lapu, jā. Tas bija liels investīcijas arī. Bet par iespēju darbiem runāt, lai mums nebūtu tā, kā jūs redzējat iepriekšējos slaids, es atkal paņemšu vienu, tas ir no Latvijas grāmatrūpnieks 1925. gadā, Burtlicis, daļdarbu salicējs patiesībā, sakot, tā sauca īpašos burtličus, kas taisīja skaistākus darbus, teiksim, ielūgumus un vizītkartes, tam viņiem bija, nu, saucamā daļdarbu salicēji. Grīnbergs raksta piegriez katram spriedumu darbam vienalga, vai tas tiek iespējas melnā krāsā vai vairākās, tā pašrūpība, kas ar savām apģērbām ejot tiesībās. Tajā laikā viņi visu lika sviņu burtiem pirms 100 gadiem. Pašreiz mēs visu liekam datorā. Bet šis princips pilnībā nav mainīgs. Vai mēs to darām ar sviņu burtiem vai datorā, piegriez savām iespēju darbām tādu vērtību, tāpat kā savām apģērbām ejot tiesībās. Un viena no lietām, kas patiesībā sakot ļoti palīdzēja grāmatniecības kvalitātes atpakaļ celšanai, viens ir tas, ka cilvēki, kas ar to nodarbojās, kļuva labāk, bet viņam vajadzēja kaut kāds stimuls. Un šis stimuls ir 1993. gadā dibinātais Latvijas grāmatniecības asociācijas konkurss, kas toreiz saucās skaistākā grāmata, tagad viņš nes zelta ābeles vārdu, ja, šeit arī plaša zelta ābeles kolekcija, kā redzat, un viņš pastāv vēl joprojām. Un
cilvēki gribēdam dabūt šīs labākās balvas, izdevēji gribēdam, tas arī, tomēr, mārketinga instruments zināmā veidā, un ir arī ko palepoties. Kāds mēs gribam palepoties, vai ne, kaut ko skaistu. Labprāt mēģināt taisīt darbus daudz skaistāk. Nu, un višķi es gribu pareklamēt jūsu kolēģis, mūsu kolēģis Latvijas Universitātes akademiskā biblioteka ir Misiņi, kur pašreiz notiek izstādes zelta tabela 30 gados. Šajā izstādē var apskatīt visu 30 gadu laureātus, kāds bija skaistākās grāmatas 1993. gadā, līdz pat pagājušajam gadam, 2022. gadam, visas skaistākās grāmatas. Ļoti interesanti izstāde, tai ziņā, ka mēs varam redzēt to, kā ir mainījuši šīs te kvalitātes, mākslinieckās izpratnes par grāmatas uzbūvu, par grāmatas vārkiem un tā tālāk. Un viena otra daļa, ko mēs skatāmies, kas bija tālāk poligrāfiskās iespējas diezgan vājas 90. gadu sākumā, un kas toreiz bija skaistākā grāmata, pašreiz viņi varbūt nemaz nedabūtu šādu te balvu, bet toreiz viņi patiešām bija skaistākā. Nu, kā vienas varētu minēt, piemēram, Livonijas Indiča kroniku no 93. gada balvas laureātiem, kas ir maketēta datorā, bet mākslinieks, lai varētu uztaisīt tās īpašās lapas krāsēnās. Kādreiz paskatieties šo grāmatu iznāk, kā viņš dabūja to tonalitāti. Viņš ar tejas maisiņiem iekrāsoja tās lapas un tikai pēc tam skanēja iekšā datorā. Pēc tam, lai lapas nebūtu vienāds, viņš uztaisīja kāds 10 šādas lapas. Ar tejas maisiņiem taisīja brūnas lapas, lai tāds vecinājums dabūtu. Arī tejas maisiņus var izmantot poligrāfijā. Tātad viens ir datori, tālāk ir iespiešanas jautājums un atkal. Tā ir tehnoloģija, kas pastāvēja, lai arī offsets jau bija Latvijā arī jau no 70. gadu beigām, bet viņi pamatā izmantoja Latvijas žurnālu drukāšanā. Grāmatas vēl 90. gadu sākumā lielākoties drukāja augstspiedumā, atkal tehnoloģija no salikuma viedokļa ir piemērot maz nosaukumiem, bet lielām tirāžām. Nu, tā kā vajag Brežņevā mazo zemi, tad miljonu arī nodrukāja, vai 500 000, nezinu, cik Latvijā arī nodrukāja, bet nodrukāja. Un tikai pateicoties tam, ka 90. gados atvērās robežas un mēs varējām sākt iegādāties no sākuma daudz vienkāršāk software piespiedu mašīnas, pēc tam arvien labākas un labākas uz 90. gadu otru pusi. Tas pirmkārt uzlaboja grāmatu kvalitāti, būtiski, otrkārt mēs varējām, pateicoties tam salikumu, ka veidojās no datoriem, varēja vienkāršāk uztaisīt formas, ātrāk pāriet no vienas grāmatas uz otru grāmatu drukāšanā. Mēs varējām drukāt vairāk nosaukumu, bet mazākās tirāžās. Ja? Jo tas bija tirgus pieprasījums. Jūs redzējāt tajā schēmā. Vidējā tirāža ļoti būtiski krītas. Mums vajag ātri mainīt no viena darba uz otru darbu. Pateicoties tehnoloģiju izmaiņām, šai te prasībai tirgus mainījās arī daudz straujāk, pie mums Latvijā mainījās tehnoloģijas. Patiesībā sakot, līdz 2000. gadu sākumā, 10 gadu laikā, augstspiedums Latvijā vairs nepastāv. Es bišķi meloju netālu no Jumfeja Limbaža, kur vēl patiesībā sakot 2000. gadu sākumā bija augstspējas tipogrāfija viena. Ja? Bet viņi neko tādu nedrukāja, grāmatā. Un kāpēc es sāku kristēšās? Viena lieta, kas vēl parādījās, sāk attīstīties tehnoloģijas. Viens ir tās, kas ir rūpnieciskās, kā iespiešana, kā datori. Kad mēs zinām, ka 90. gadu vidus ir tas laiks, kad pie mums ir 90. gadu sākums, kad pie mums ienāk mobilie telefoni. Nu, plašāk sabiedrībā viņi ienāk jau 90. gadu otrā pusē, un atceros vēl pie tramvaja, ja iezvanēs mobilais telefons, visi skatās, kur tad, kas tad pa vārtrātu. Un jau 90. gadu vidū parādījās internets, ar iezvanpīja, lēns, bet tomēr mēs jau bijām saistīti ar visu pasauli, protams, tās informācijas, kur bija daudzreiz mazāk kā mūsdienās, bet jau bija. Un, protams, ir daudz lietas, kas patiesībā sakot vairs nepastāv. Gan nozarē, tie, kas zina, vai ne, tad atcerās, teiksim, paraugnovilkumu iekārt, ir tā speciālām plēvēm taisīja paraugnovilkumu, ļoti populāri 90. gados, vairs nozarē mēs nelietojam. Tos augšējo jūs atceraties, bija tās pageri. Visi ir aizmirsuši pageris, mēs vairs sen nelietojam. Disketes, kuram mājās vairs ir dators, kurā disketi iebāc, un kuram vairs ir kur CD ielikt iekšā, vai ne? Viss strauji, kaut kā tā, kā bija CD parādījās, tad
rakstīt, ir radīts mūžīgs informācijas nesējs, tur būs mūžīgi nekā. 30 gadu pagājuši, viņš ir jau nodā. Dibinās arī tā kā nozara 90. gados kļūst principā privāta, kā organizēties uzņēmumu savā starpā un dibinās ārkārtīgi daudz nozare organizācija, tā ir gan grāmatu izdevē asociācija, Latvijas poligrāfijas asociācija, iepakojuma asociācija, Latvijas presi izdevēju, reklāmas asociācija, viss, kas darbojas attiecīgi mūsu šajā te grāmatu rūpniecības, kā to sauc starpkara periodā vai iespiestā vārda laukā. Un arī, tagad vairs, diemžēl, neiznāk neviens no otras, vai 90. gadu sākumā iznāca atsevišķi nozaru žurnāls par grafiku un poligrāfiju, un tad viņš pārveidojas par žurnālu iespiedu grafiku. Grāmatas drukā ārkārtīgi daudz, mēs atceramies, ka nosaukumi paliek tos daudziet, kurš tehnoloģijas ir tā, ka patiesībā, kurš var kļūt par autoru. Bet grāmatām, kurām 90. gadu sākumā informatīvā laukā praktiski nebija konkurence. Pēc mums 90. gadu sākumā bija. Vēl ar vienu mums bija dažas televīzijas programmas, vai ne? Kur lielākoties bija diezgan garlaicīgs, kur parādījās Izaura un vēl kaut kādas filmas, kas atņēma laiku, kāpēc labākars, ja? Bet tas nebija īpaši daudz, bet pēc tam mums sākās televīzijas attīstība tajā sfērā, ka bija tik daudz programmu, ka bija ko skatīties. Un parādījās internets, kas arī ļoti būtiski mainīja šo te paradigmu, ka visi nelasīja vairs vienu un to pašu grāmatu, visi sāk jau meklēt informāciju. Grāmatai kā informatīvo konkurentu parādījās pavisam citu. Arī, protams, to ietekmēja dažādi citi aspekti. Cilvēki vairāk strādāja, vairāk nogura, varbūt bija mazāk atkal laika, kaut kam citi izklaides veidi parādījās, mēs varējām braukt vairāk pa laukiem, varbūt iepriekš nebija tik pat dažāds lauku ceļotājs un tā tālāk. Otra lieta, kas bija diezgan attīstīta padomu laikā, un arī pašreiz jau bet tieši 90. gados bija lielais pārāvums, lasīt vēlmi, lasīt prasmi, visu laiku ir jāveicina dažādām metodēm. Vai tas ir skolā, tas ir kaut kāds citas, tagad mums ir bērnu literatūras žūrija, vakar arī Nacionālā biblioteka notika attiecīga konference par lasīt prasmu, lasīt iespējām tieši, ja. Bet 90. gados ļoti šāds ir pārāvums, ja, un te gribu ilustrēt ar tādu skaistu Artūra Tīma ilustrāciju, jo ko ļauj, tas man liekas ir ļoti simptomātiski, ko ļauj mums grāmatas, viņas mums ļauj izkāpt ārā no tā žogas, kur mēs stāvam. Un tas arī šeit lejā ekspozīcijā ļoti skaisti parādās, jo tur ir tas Anšlaus citāts, tur, kur viņš ir trimdā, aizmirst to pilsētu, kur viņš bija, kad bija Pirmā pasaules karā, viņam bija jāiet skolā. Sormovā, jā, un kur viņi apmētāja ar akmeņiem, un tad viņš vairāk sēdēja kaut kur un lasīja, jā. Un viņam nebija tā siena no akmeņiem, viņam bija tā plašā pasaule riņķi. Kur tad mēs esam nonākuši? Pavisam nedaudz mūsdienās un nākotnē. Šis ir Dienvidkalifornijas Universitātes Gilberta un Lopesas veiktais pētījums. Viņš ir pasens, bet šādi neatkarīgi pētījumi tiek veikti ļoti reti, jo viņi nav kādu ražotāju inspirēti, un viņi paņēma 2007. gadā sāku vienu pētījumu, cik tad ir cilvēku resursē gadā ir radījuši informatīvos resursus. Viņi to visu skaitļoja ļoti ilgi, kāds 5 gadus. Un tad tā kā ļoti apjomīgi bieza grāmata, kā tur tehnoloģijās, kā viņi to visu pārvērta baitiņos un kilobaitos, neiedziļināšos, bet ir tāda ļoti skaista tēma, kas patiesībā sakot beidz ar 2007. gadu, jā. Bet viņi mums parāda arī to, nav tālāk, no 7. gads ir diezgan patālu, ja. Bet pirms 10 gadiem šis ir tapot, beidzās, bet viņi parāda, kā tad attīstījās te, un mēs varam tālāk ekstrapolēt diezgan labi uz to. Tātad, ja mēs redzam, ka 86. gadā, tas ir analogās sērs, ar kur viņi sāk pētīt, bija tik un tik daudz informācijas, tas ir kilobaitos, ja.
tad pašreiz 2007. gadā bija šitik daudz jau informācijas. Un tā ir vēl daudzreiz vairāk. Te jādala, ka tā nav zināšanas, bet tā ir informācija. Ar kādu noskaņotu dzīvi no rīta pamostās Kardašiana, vai kā kaķīti baro no rīta Lady Gaga, tā ir informācija, bet tās nav zināšanas. Ja? Bet tas ietverās šajā te informācijā arī iekšā, jo tā ir publicēta kaut kādā veidā, vai Facebookā katru laiku, kad mēs kaut ko ierakstām, tā ir informācija. 2002. gadā digitāli publicētā informācija kļuva vairāk nekā analogi publicēta. Analogi nav tikai papīrs, tas ir arī video kasets, tas ir magnetofona lens, tas ir skaņu plats un jebkas, kas ir analogi. Digitāli viss, kas ir pārvērsts baitimos. Attiecīgi. Nu jā, un tagad it kā tā daļa ir tikai 6% analogi 7. gadā. Es domāju, ka tagad procentuāli viņi vēl mazāk, bet viņas ir daudzreiz vairāk informācijas analogi nekā tajā reize. Bija 86. gadā, un savukārt, es domāju, ka šeit varbūt tā procenti nepateikšu, bet varbūt tie 96,4% varbūt. Ja? Bet mēs varam skatīties, kā arī digitālā informācija pilnīgi mainās. Ja toreiz 44, gandrīz puse informācijas glabājās mūsu datoru cietījos diskos, tad pašreiz šis te noteikti daudzreiz mazāks procents, visi glabā mākoņos informāciju, vai ne tālu, kaut kur tālu. Bet kas ir mākoņs? Mākoņs ir tas pats cietais disks, tikai viņš atrodas kaut kur attālināt citur. Viņš nav nekas savādāk kā disks mūsu datorā. Nu, jaudīgās labāks. Ja uz diskiem toreiz glabājās 23% informācijas un digitālām lentām 12% informācijas, tad šis procents noteikti ir daudzreiz attiecīgi mazāks. Ja? Uz šiem nesējiem vairs praktiski neko neglabā. Visu glabā šeit. Ir atsevišķas valstu sfēras, kas tomēr izmanto kaut kāds ļoti, īpaši resursus, teiksim, saistībā drošību, ka viņi visticamāk glabā uz digitālām lentām, jo tas ir drošāk nekā glabāt uz cietajiem diskiem, vai, piemēram, atomelektrostacijas, mēs par to diezgan daudz dzirdam, tad, piemēram, atomelektrostaciju arhīvus glabā tikai un vienīgi uz papīru. Uz ļoti specifisku papīru, kuram ir garantēta 1000–1500 gadu saglabātība, šādu papīru nav iespējams nopirkt, un kur drukāto informāciju virsū tinti ar krāsu, kur arī saglabāsies 1000–1500 gadu. Lai paudzes pēc mums varētu izlasīt, kur tie atomu atkritumi ir noglabāti. Ja? Mēs nevaram garantēt pašreiz, ka tā informācija, kas ir digitālos nesējos, saglabāsies pēc 1000–1500 gadiem. Un vai vispār cilvēks viņu varēs izlasīt? Patiesībā sakot, pašreiz ir tā, ka tie, kas iespēja tās grāmatas, kas šeit Latvijā 90. gadu sākumā ir maketēti pirmajā pusē, PageMakerī, programmā PageMakers, viņas vairs nevar atvērt šos failus. Grāmata ir, bet viņa atvērt vaļā nevar, jo šī firma bankrotēja un viņi vairs neattīstīja šo programmu un tad nav vairs. Jā, fails ir, bet vaļā nav. Un kā tad ir mūsdienu Latvijas situācija? Latvijas iespēja industrija ir attīstījusies tik tālu, un mūsu galvenā produkcija ir grāmatas Latvijā. Latvijā gadā nodrukā, ja jūs redzētu, tur bija 92. gadā nepilni 20 miljonu grāmatu, tas patiesībā viss bija iekšējais tirgus. Ja? Tā pašreiz Latvijā nodrukā 70–80 miljonu grāmatu gadā. Taču te jāsaka godīgi, ka no tām šīm grāmatām Latvijā paliek Latvijas tirgus, vietējais tirgus, tas ir, ko mēs lasām, ir apmēram 2,5 miljonu grāmatu. Un viss pārējais, tātad pār pa 75 miljoni, ir tas, ko mēs ražojam eksportam, tas ir ārzemju izdevējiem pasūtījumi Vācijai, Anglijai, Francijai, Zviedrijai, Norvēģijai, Dānijai un citām vietām, ja, šeit uz vietas Latvijā var drukāt. Ko tas dod? Tas patiesībā sakot dod to, ka Latvijas tipogrāfijas var arī Latvijas tirgumu, kur diezgan mazas tirāžas un tirgus ir ļoti neliels, nodrošināt iespēju tehnoloģijas tehniku tādu, kas nodrošina ļoti augstu līmeņu pasaules kvalitāti.
Jo, ja mēs būtu tikai vietējais tirgs, mēs nekad nevarētu šīs dārgās mašīnas iegādāties šeit un Latvijā uzturēt, to var pateicoties eksportam, un tad mēs varam labi kvalitatīvi drukāt arī priekš vietējā tirgus. Un Latvijas grāmatas, patiesībā sakot, ir ļoti labā kvalitātē no iespēju viedokļu un arī no maketēšanas viedokļu lielākoties. Un te ir jautājums, jūs visi esat dzirdējuši par to. Nedrukā, jo jācērt koki. Savulāk man Nacionālajā bibliotekā bija priekšlasījums, jo es ļoti rūpīgi domāju, kas tad ir kaitīgāks, grāmata vai mākonis. Nu, domās, tas digitālais mākonis. Jāsaka godīgi, ka man neizdevās. No ļoti vienkārši aprēķinās ekoloģisko pēdu drukātam izdevumam, digitālai lietai un pateiks, tas ir kaitīgi, tas mazāk. Patiesībā, sakot, tā lieta ir daudzreiz sarežģītā, jo kaut vai tā pašai grāmatai. Ja mums ir grāmata personīgā bibliotekā, viņas ekoloģiskā pēda ir lielāka nekā grāmatai, kur atrodas publiskā bibliotekā un ko lasa daudz cilvēku. Un tā tā. Ja. Bet tomēr vispārīgi secinājumu es varēju izdarīt, un tas man secinājums, jo tur jāņem 3 aspekti vērā. Tas ir resursi, tā ir tālāk lietošana, un tālāk, kā to visu var pārstrādāt. Un papīra atšķirībā no elektroniskiem resursiem mūsu mobiliem telefoniem vai datori var pārstrādāt ļoti labi. Gan vairākas reizes mēs varam viņu pārstrādāt, gan pēc tam viņš arī dabā ļoti viegli sadalās un tā tālāk. Ja. Jā, resursi. Bet te jāņem vērā, ka tie, kas saka, necērt koku, lai nedrukātu, tas ir diezgan liels muļķības. No kā tad ražo papīru? No sīkām koksnēm. To pašu, ko kuriņš ķeldu un tam līdzīgi. Lielās priedes eglis jau neviens, piedodiet man, papīrā nepārstrādā. Tās pārstrādā vaļķos un mēbelēs un grīdās un tam līdzīgi. Un ja mēs runājam par pašreiziem Latvijas uzņēmumiem, te es paņēmu no 3 dažādu uzņēmumu mājaslapām, jūs redzat, cik daudz dažādu certifikātu ir nepieciešams, lai varētu labi strādāt un lai varētu gan būt papīrs, kur tu pierādi, ka viņš ir ilglaicīgā meža apsaimniekošanā, gan ir klimata kalkulators, gan tie tiek ņemti vērā oglekļa izmešu un daudzas citas lietas. Mēs esam Eiropas Savienībā, un mums nevar ienākt kaut kas tāds, kas ir ražots vidē nedaudzīgos apstākļos. Cik tas ir iespējams? Ja jebkura ražošana, ko mēs darām, ieskatot, ka mēs paši ēdam, tas ir vidē nedaudzīgi kaut kādā veidā. Ne? Mēs kaut kad nesen reiķinājām, viena čipšu paciņa ir ar lielāku CO2 pēdu nekā viena grāmata. Tā varētu būt, jā. Ņemot vērā, ka tur tomēr ir plēve, tas nozīmē, ka tur ir nafta, tur ir folija, un pēc tam, ja viņi vēl jāpārstrādā, viņi praktiski nav pārstrādājumi, tad viņi noglabājami. 1960. gadā futurologs Marsals McLuhans teica, ļoti sen, 2000. gadā neko nedrukās, viss būs savi. Ļoti līdzīgi kā tie latviešu bālēliņi, kuri 2009. gadu beigās paraugtipogrāfiju nepareizi iztaisīja un prognozi par tipogrāfisko attīstību, ja. Kaķa lāvs debesīs, kā redzat, nekā. Mēs esam jau 2023. gadā un drukājam ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē vēl vairāk. Jā, tajā kopīgajā informatīvā resursā mēs esam ļoti maz procentu, bet tāpatās papīra apdrukā diezgan daudz, ja, un drukā grāmatu nosaukumu skaits mums turās arī Latvijā pietiekami liels. Jā, ir kaut kādas lietas sfēras, teiksim, avīzes, kur samazinās diezgan spēcīgi drukāšana. Žurnāls nedrukā tik daudz, bet tur tie žurnālu nosaukumu skaits arī stipri liels. Atcerēt, padomu laikā mums bija viena veselība, ne? Tagad cik veselības aiziet uz kiosku, paskatieties. Viņš visi jāmakatē vēl pie visu tā. Līdz ar to tas ir tāds angļu rakstnieks, deviem ir bīdu, tas ir kaptiem nekls, bet beigt es savu uzstāšanos gribētu ar Marku Trentīnu citātu. Bāms par mani nāvi stipri pārstīvā. Paldies par uzmanību. Paldies, Arti.
Labdien, klātesošie, labdien, skatītāji, jā, labdien, klātesošie, paldies Artim, labdien visiem arī, kurš skatās mūsu tiešraidē vai vēlāk ierakstā. Mans uzdevums būs paturpināt par literatūru un grāmatu izdošanu. Ārkārtīgi plaša tēma. Man gribētu jums stāstīt arī par privatizāciju, bet tam šoreiz un šīm formātām varbūt arī nav ne īstais laiks, ne īstā vieta, bet es gribētu mazliet paraudzīties uz grāmatniecību ar mūsu saimnieku Anšlavu Eglīšu acīm, kādu viņš to ieraudzīja pēc atmodas gados un neatkarību atgūstot. Šeit ir šī te brīnišķīgā Gunāra Janaiša fotogrāfija, kas ir redzama arī ekspozīcijā, bet pirms es vēl eju tālāk uz Arta Ērgļa iesāktā viļņa par šo te tātad privatizāciju, ja es gribētu vairāk šodien paskatīties no literatūras puses, no rakstnieka redzes punkta, kā rakstnieks un viņa darbi sasniedz lasītāju šajos pārmaiņu laikos, bet, ja mēs runājam par privatizāciju kāds tādu, kas bija redzama poligрафijas uzņēmumu aspektā, tad šodien mēs varam sastapt trīs izdevniecības, jau apgādus, kuru vārdi tad nāk līdz vēl no pirms atmodas laika. Tad jūs droši arī visi zināt. Tie ir zvaigzne, tā ir zinātne, un tas ir avots, bet nevienā no šiem gadījumiem neizpaužas tādu privatizāciju tīri klasiskā izpratnē, tika pārņemta daļa no resursiem, kā zvaigzne privatizēja akciju sabiedrību, bet vēlāk nodibināja akciju sabiedrību poligrāfists, līdz ar to gūstot tādu priekšrocības tīri iespiešanas ziņā, avots pārņēma daļu no redakcijas portfeļa. Zinātne izveidojās kā jauns sijā ar šādu pašu nosaukumu. Savukārt viens no tiem beidīgajiem stāstiem, kas arī lielā mērā raksturo laikmetu, ir Daļratūras izdevniecība Liesma, kura tika privatizēta, bet kura, diemžēl, šajos pārmaiņu laikos neizdzīvoja, un par to nedaudz vēlāk. Bet tātad Anšlavs Eglītis atmodas laikos. Anšlava Eglītis, protams, lasa Latvijā, viņš nav atļauts autors, bet viņa darbi ienāk gan caur trimdas dažādiem viesiem, radiniekiem, arī dažādos pirātiskos vai kopētos izdevumos, bet pirmo reizi Anšlavs Eglītis Rīgā, tātad viņa vārds skaļāk izskan 88. gadā, kad operetes teātris iestudēja trimdas komponistu Andreja Jansona mūziku pēc Homo novus motīviem, un 89. 90. gadā jau ir pirmās izrādes, bet, kā rakstījusi Lilija Dzene, tad Anšlavam Eglītim arī pēc kara Latvijā nav veicies, un vēl nav pienācis tas brīdis, kad rakstnieki varētu aicināt skatīties savu lūgu izrādes Latvijā, jo tās vienkārši viņas prāt ir nekvalitatīvas vai Anšlava Eglīša līmeni nesasniedzošas, lai arī gan tās iegūs lielu popularitāti gan Rīgā, kā bezskaunīgie reči, drāmas vēlāk Nacionālajā teātrī, kā arī pēc kaut kā cēla nezinām Valmieras teātrī, un viss varbūt atceras arī Kazanovs Mētele ar Hariju Liepiņu galvenajā lomā. Arī mikrofonā 90 grupas pērkonas izpildījumā izskan dziesma Ballīte ar Anšlavu Eglīšu tekstu, kam ir tieši saistība ar Ievas Akurāteres lielu mīlestību uz Anšlava Eglīša darbiem, kas iespējams nāk no viņas māmas Līvijas Akurāteres, kura arī būdama plaši interešu loka arī ir ļoti jūsmojas par Anšlava Eglīša prozu un dramaturģiju. Un tātad pirmie Anšlava Eglīša darbu izdevumi Latvijā. Tātad 90. gadā Zinātņu akadēmijas valodas un literatūras institūts, šobrīd Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūts, ko pārstāvam mēs ar Evu, izdod tā tolaik direktora vietnieku Viktoru Hausmeņu sastādīto un komentēto lūgu izdevumu, kas to ciešā sadarbībā ar pašu Anšlavu Eglīti, viņiem sarakstoties. Teātra fonds
izdod, lai tu var dabūt alu. 91. gadā jau iznāk Pansija Pilī, Omartī kundi, jūs redzat, ka katrai grāmatai ir savs izdevējs. Un tad arī, zināmā mērā, šajā ainā redzam tā diezgan nekontrolēta Anšlava Eglīša darbu ienākšana Latvijā tieši gan ar viņa pašu akcentu, kā mēs redzēsim arī vēlāk. 91. gadā pat vienlaicīgi 2 ģimenes izdevumi, viens faksimils, viens poligrāfiski ārkārtīgi bēdīgā veidolā rukāts ārtavas izdevums ar Zigurda Zudas ilustrācijām, bet, diemžēl, poligrāfisks neveiksmes rezultātā tiešām ar tādiem izliekušamies vākiem un glāvu drupu. Savukārt 92. gadā ir 5 dienas, arī zinātnes izdotais Homo novus, kā arī Latvijā ienāk vairāk pirātiski izdevumi, kas tiek vai nu kserokopēti, vai kā citādi pavairot, vai es ekspozīcijā neredzēju nevienu no šīm grāmatām, es vienu esmu paņēmis līdzi, jūs neesat redzējuši. Tas ir Anšlava Eglīša romāna Ilze, kserokopēts izdevums, iespējams tāpēc, ka šī grāmata iznāca diezgan lielā metienā. Es pats atceros, ja man atmiņa nebija, es to esmu nopircis 90. gadu sākumā Dailes teātra grāmatu galdā, tad diezgan legālā grāmatu tirzniecības vietā, un tas varbūt arī ir iemesls, kāpēc Eglīša romāns Ilze tikai tagad, 23. gadā, ir beidzot pārizdots Latvijā. Iemesls tam ir tas, ka mēs ar Vīgu Pilsbloku lidojām pagājušajā gadā uz Frankfurtu un lidmašīnā par to parunājām, ka noteikti vajadzētu. Jā, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc varbūt tolaik izdevēji. Nu tā tas sanāca. Izdevēji neizdeva. Brīnišķīgs romāns, viens no labākajiem Eglīšas romāniem. Nu, lūk, un 93. gadā arī darbojas gan zinātne, gan liesma, gan arī dažādi citi komerc apgādi vienas vai vairāk grāmatu izdevēji, kā piemēram Teodors Sakso izdod Palpa. Un arī vairāk citu izdevumu 90. gadu beigās interesi apsīkst līdz 2000. gadu sākumam, kad atkal iznāk zinātnē vairāk darbu izdevumu un Jumovs sāk izdot Anšlava Eglīša rakstus, kas joprojām nav un diez vai arī tiks pabeigts. Es atceros kaut kāds liekas. Nu, lūk, te arī tie vāciņi vienkopus. Nu, lūk, bet ko Anšlavs Eglīts pats par to visu saka? Raksta savam brālim Vidvutam Eglītim uz Rīgu, gan par savu lūgu iestudējumiem. Anšlavs Eglītis ir klasiskā iestudējumu piekritējis. Viņam gribētos, lai viņa lūgas spēlē tā, kā tās ir uzrakstītas, lai tās nebūtu sapravītas, kā viņš raksta, un ainas netiktu papildināts. Viņš ir, piemēram, aizvainots par to, ka bezklaudīgajos večos par hipijiem runāt, ka pie viņa brillēm esmu putis, bet viņš tāds neesot redzējis Amerikā 40 gadu laikā, un arī hipiji bija nevis krāsaini, bet netīros pelēkos maisa paltrakos izskatījās kā no gulaga izmukuši. Un viņš cer, ka Latvijas aktieri beidzot atkal iemācīsies runāt kā cilvēki. Bet arī šajos pārmaiņu laikos Anšlavs Eglītis, kurš ir ļoti daudz redzējis, Holivudā bijis klāt filmu pirmizrādējis 40 gadu garumā un pats mēģinājis ielausties arī Holivudā ar saviem scenārijiem un romānu tulkojumiem, saprot, ka iespējams viņa darbi nemaz nav piemēroti šiem te pārmaiņu laikiem. Un viņš raksta arī par to, ka iespējams manus gabalus nerādīs vai nelasīs un ka varbūt ka bodu pavisam jāslēdz ciet. Bet ļoti interesanti ir saraksta par honorāriem. Viņš pilnvaro tātad savu brāli, iekasēt visu, kas viņam pienāks, smalki aprēķinot, kas ir ļoti interesants pētniecības materiāls. Viņš uzskata, ka viņam pienāks 45% no katras grāmatas cenas. Arī tolaik pasaules grāmatniecībā reti, kurš autors saņem vairāk par 8 līdz 10%. Jautājums ir, vai Kalmārs Rudzīts viņam tiešām maksā 45%, par ko es šaubos, bet viņš ir aprēķinājis, ka viņam par vai te var dabūt algu pienāks 13,5 tūkstoši rubļu.
Bet katrā ziņā viņš saka, ka, vidot šos apstākļus pārzina labāk, un viņš ir pilnvarots visu iekasēt, bet viņš ļoti neapmierināts ar grāmatu kvalitāti. Ir komatīšu krūks, tur tā problēma. Tas ir 4,5. Varbūt. Jā, pēc cipariem, jā. Iespējams, jā, atvainojos. Tā būtu pareizi. Matemātika piekļuvēja, bet 6,000 varbūt, jā. Bet katrā ziņā viņš ir neapmierināts ar grāmatu kvalitāti, bet saņem no Ojāra Zandera arī labas kvalitatīvas grāmatas, un tātad raksta, ka acīm redzot Rīgā arī kādu ļaudis grāmatas izdot un iespiest māku, bet varbūt tieši viņam nav palaimējies. Runā par to, ka vairāk izdevēji vēlas izdot viņa grāmatas, gan Artava, kuras nosaukums gan viņam liekas nabagmājīgs. Viesturs vecgrāvis tātad tolaik Artavā vēlas izdot gan Ģīmetni, gan Kazanovas mēteli, tāpat arī Pansiju pilī un Misteru Soriju, taču aizrāda brālim vai nav bišķi par strauju par tiem koka rubļiem, tātad visu iztirgot šajā nestabilajā naudā un darētu pagaidīt, līdz Latvijai būs sava nauda, jo man jau to romānu nav nemaz tik bezgalīgi daudz. Tāda Rīgas paliksim, kā zviedrieši saka, ar pliku dibenu uz cementu plonu. Un katrā ziņā viņš saka, jā, ka ne jau viņam to naudu tā vajag, ne jau man no tā, kas tiek, bet prestižs to prasa, citādi katrs, kas ir gribējis tiks pie ātras naudas, izdos un iespiedīs Anšla Veglīšu darbus, jo viņš redz neprasa honorārus. Esot iznākusi Omārtī kundze, laikam atkal briesmīgos vākos, neviens man neatsūta eksemplārus. Pie jums nogrievus tikai darbu kaut kā un paķer rubļus. Bet katrā ziņā, salīdzinot ar citiem trimdas prozaikiem, protams, Anšlaus Eglītis ir viens no varbūt pat pats populārākais līdzās Gunaram Janovskim tajā laikā, bet arī, pateicoties Viktoram Hausmanim un viņa paša Anšla Eglīša aktīvai iesaistē, tomēr šie viņa romāni iznāk un lasītājiem tiek zināmi. Lūk, bet kā klājas viņa biedriem citiem šeit Latvijā, un Karogs 94. gadā uzdod rakstniekiem vairākus jautājumus pirms rakstnieku kopsapulces, jautājot, kā ir izmainījusies viņa dzīve pēdējo gadu laikā, un, diemžēl, vairumā rakstnieku atbilžu ir vērojams diezgan nospiedošs garastāvoklis, ka rakstnieks nav pieredzis iet un pārdot, teiksim tā, savus darbus, un arī, piemēram, Andrejs Grib atzīst, ka dziesmotās revolūcijas un atmodas eifórijas brīdis jau paseņi ir beidzies un ir sācies naudas raukšanas un zakšanas juceklis. Piemēram, Zigmunds Skujiņš uzsver, ka viņš beidzot apzinoties, ka viņš var pastāvēt kā latviešu rakstnieks savā valstī, ar savas valsts pastu kabatā jūtas morāli atvieglots un ir gatavs arī citiem spēles noteikumiem, taču piebilst tādu būtisku pārdomu rosinošu frāzi, ka Latvijā pārstāvs iznāk karogs, tā būs zīme, ka varu savās rokās pārņēmuši hotentoti vai marsieši. Un jāatzīst, 2010. gadā karogs tiešām pārstāja iznākt, un diemžēl es tur stāvēju blakus, jo tolaik sāk iznākt Latviju teksti, kas bija žurnāls karogs, kurš pārņēma. Nav vairs ne Latviju teksta, nav vairs ne karoga, bet šobrīd atkal ir 5-6 citi literāri žurnāli, un es domāju, ka tradīcija turpinās. Lilija Dzene atsaucas uz skolotājiem, kuri ir gatavi pārsvēst pār bortu visu Sudrabkalnu ķeļu par upīti nemaz nerunājot, cik līdzīgas pārdomas mūsdienām. Imants Auziņš, gandrīz vai pravietiski, saka, ka darbīgākie apgādi tiks galā, ja sagaidīs kaut vai minimālu izpratni un atbalstu, kādu pastāv visās Eiropas zemēs, un šodien mēs zinām, ka absolūti lielākā daļa vērtīgo grāmatu iznāk ar valsts, tātad ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu, vai pilnīgi, vai daļēji, bet
Bet valsts ir līdzdalīga, mēs zinām, ka naudas vienmēr ir par maz, bet valsts šo savu funkciju šobrīd pilda. Miervaldes birze pēc īsas sadarbības ar dažiem apgādiem uzskata, ka tas ir zem viņa goda, tā kā tirgoties, un tāpēc viņš arī 94. gadā saka, ka pēdējos gados ar izdevējiem neesmu saskāries. Savukārt Māris Meldals, lai izdzīvot, ir nokurinājis daļu no savas mājas bibliotēkas vai visticamāk pārdevis antikvariātā. Arī Skujiņš zināmā mērā pravietisks par to, ka tik daudz grāmatu kā pašreiz diez vai iznāca jebkad agrāk, taču rakstniecība visticamāk kļūst par blakus amatu un rakstnieki kā citur pasaulē pelnījis naudu ar dažādiem citiem darbiem, kas arī ir piepildījies, un bija Jugāna redaktori un žurnālisti priecājas par to, ka ir tik daudz apgādu un autoriem ir iespēja izdot savu grāmatas, taču viņi pat rosina arī veidot šādu literārā aģentu posteli, jo ne jau rakstnieks pats esot spējīgs meklēt izdevējus vai atbalstīt. Pavisam īsi pieskarties dažiem tādiem, manuprāt, izšķirošiem apgādiem vai personībām, kuras iezīmē to laiku, un kas varbūt ir tāda paralēlā darbība šeit privatizācijas vilnim, proti tas ir apgāds Artava, kas sākas 88. gadā izdevniecības zinātņu pajumtē, bet pēc tam sadarbojoties uzņēmējiem un rakstniekam Blogiem Spārēm, viņa kundzei Lienītei Spārei Mednei, Jurim Zvirdiņam un Virturam Vecrāvim izveido apgādu Artava un esot aizņēmušies 10 000 rubļu un par savu galveno mērķi uzskata trimdas dzejas, bet arī trimdas prozas, pamatā dzejas izdošanu un popularizēšanu Latvijā ar tādām kvadrātu veidu nelielām, saucamā, planšu formātu grāmatām. Pirmie iznāk Andreja Eglīša un Veltes Sniķeres grāmatas. Ir lielas ieceres, arī Andreja Eglīša kokotas dzejas, vairāku jauno autoru grāmatas, kuras arī ir iespējams pārdot diezgan nozīmīgos metienos, taču Viesturs Vecrāvis, Artavas vadītājs, tādā savā vienā rakstā analizē par to, kāda tad ir situācija grāmatu izdošanā. Jau 93. gadā sakot, ka dzejas grāmatas mazākais metiens varētu būt 800 eksemplāri un prozai 5 līdz 8 tūkstoši. Un pat ar šādiem metieniem operējot, tas izdevējiem ir pārdrošs solis, kuru var atļauties tikai bagāti vai kultūra ideālisti izdevēji. Jāatzīst, ka tagad pēc 30 gadiem metieni ir daudz mazāki, un ja mēs skatāmies tādos vispārējos skaitļos, kaut vai salīdzinot ar trimdas grāmatniecību, tad apmēram 80. gadu pirmajā pusē Helmārs Rudzītis pārtrauca grāmatu draugu darbību, tāpēc, ka viņš pat vairs Gunāriem Auska romānu nevarēja pārdot 2 vai 3 tūkstošos eksemplāru. Mūsdienās tā ir ļoti laba, pieklājīga tirāža, un jāatzīst, ka liela daļa Latvijas grāmatu izdevēju šobrīd strādā ar mazākām tirāžām nekā trimdas gadu pēdējā posmā, teiksim, Amerikā vai Zviedrijā. Kāds secinājums no tā izdarīt droši vien par Latvijas grāmatniecības tradīciju nezūdamības likumu, es ceru. Cits tāds fenomenāls gadījums ir teātra anekdotes, vēlāk likteņu stāsti, kas izveidojas teātra darbinieku savienības paspārnē, žurnālā Teātra vēstnesis, un kurš vēlāk savā aprūpē ņem Pēters Zirnītes vai literatūras un mākslas vēstures muzejā. Ārkārtīgi populāra sērija teātra anekdotes, likteņu stāsti, tātad aktieriem un teātriem saistīti izdevumi, kurus vadītāja Anita Melluka arī ārkārtīgi aktīvi popularizēja gan
skolās, bibliotēkās, kultūras namos, nemaksājot tiesa gan honorārus, taču jūtot kā rakstniekiem un aktieriem, tā bija kolosāla iespēja tikties ar publiku, kur bija šajos pārmaiņu laikos izslāpuši pēc publikas uzmanības, un ne visiem tā brīža situācijā bija darbs, tad arī šī bija iespēja, kā sasniegt savu skatītāju, savu lasītāju. Un pat ir attēlā redzat iznākusi Anitas Melūtas grāmata, gan bibliogrāfisks retums, nedaudz virs 100 eksemplāriem, bet dažādi bibliotēkās ir pieejama un aicina iepazīties, jo jūs interesē ārkārtīgi traktie un krāsainie periodiski tādi. Un vēl viens ārkārtīgs fenomens ir Agāts Cīrulis 92. gadā, kas vēl būtu ļoti pētāms, par to patiesībā joprojām ir diezgan maz informācijas, bet dibinātājs un vadītājs bija kungs vārdā Juris Cīrulis, kurš izdeva gan trījus autoru darbus, gan arī sāka darbību ar Rudolfu Blaumaņa kopotiem rakstiem, izsludinot parakstīšanos un prognozējot izdevumu tirāžu 17,000 eksemplāru. Pirmo sējumu viņš arī šādā apjomā pārdeva. Otrais sējums bija jāgaida ilgāk, un pēc tam sākās dažādas finansiālas problēmas. Kad Blaumaņa kopotus rakstus pārņēma Jumava, bija pat tiesu darbi starp Cīruli un Jumavu. Es varu iedomāties tiesu darbi par iespēju izdot Rudolfu Blaumaņu, jo tiesa par katru no šiem 17,000 abonentu Cīrulis iekasēja no katra vienu. Manuprāt, bija runa par salīdzinoši nelielu summu, 1 rubli, bet tas bija tātad pietiekami liels kapitāls 17,000, kur operēt. Cīrulis pazuda, vienu brīdi funkcionēja zem kompānijas ar citu nosaukumu, taču viņa uzvedība, iekrāpjot 17,000 lasītāju, neizdodot Rudolfu Blaumaņu, rezultējās tajā, ka viņa izslēdza no Latvijas grāmatvedēju asociāciju. Domāju, ir gan filmai, gan seriālā savus sižets, un Cīrulis bija arī izskaidrojis, ka latviešiem patīk un ir nepieciešami kopoti raksti. Viņš arī bija noslēdz līgumu ar Gunāru Janovsku par kopotiem rakstiem 20 sējumos, kas nekad neiznāca, ar Jānu Kalniņu, kurš tur pamanījās uzrakstīt komentārus saviem darbiem, kas arī nekad neiznāca. Lūk, bet paiet vēl daži gadi, un ir Agāts Daugava, slavenais pazīstamais Zviedrijas grāmatu Agāts, pārceļas uz Latviju, un mēs redzam izpildu direktoru vietā jau Viesturu Vecgrāvu, iepriekš Agātu Artavu, vadošo direktoru, izpildu direktoru un galveno redaktoru. Un šis ir tas brīdis, kad šajā diezgan haotiskajā situācijā sāk ieplūst ārzeļu kapitāls. Tad Georgs Šlejers dažus gadus pirms tam zaudējis savu kundzi Dagniju Šlejeri, kur bija Agātu vadītāja, uzskata, ka īstais brīdis ir pārcelties uz Latviju un turpināt kopu grāmatniecību šeit. Citā līmenī, gan poligrāfiskā, gan kvalitātes līmenī, kopā ar Viesturu Vecgrāvu viņiem vismaz 5 gadus izdevās noturēt ārkārtīgi augstu, manuprāt, līmeni latviešu grāmatniecībā, gan jau pirmie izdevumi, par ko liecina, tie ir Andreja Johansona eseju pārizdevumi latviski un Zigmunds Skuiņa labāko noveļu izlasi, tātad sasienot kopā gan augstvērtīgākās, bet komerciāli varbūt mazāk pieprasītas grāmatas no trimdas un padomju okupētās Latvijas populārajiem autoriem. Gan arī mēģināt strādāt pēc, teiksim tā, Eiropas grāmatniecības un izdevēju darbības standartiem, juridiski korekti, arī tiesa gan balansējot un izlīdzinot nekomerciālo izdevumu klāstu ar komerci literatūru. Viņi izdeva Dafni du Maurier un vairāk citu populāru ārzemju autoru kultūru. Un otrs ir Atēna.
Pēters Jankaus, kurš kopā ar savu dzīves biedru un partneri Dāni Karstenu Longfortu izveidoja Atēnu, arī dzer iegūtot ārzemju kapitālu un izdodot Kārens Bliksems, Pēter Heiga, vēlāk arī daudz latviešu autoru darbu un tiekot daudzināts gan par augsto satirisko kvalitāti, gan arī grāmatu poligrāfisko izskatu. Un ar šiem diviem notikumiem, manuprāt, mēs varam uzskatīt, ka ir sācies jauns laiks latviešu grāmatniecībā, un tas ir cits stāsts. Ne Daugava, ne Atēna šobrīd arī vairs aktīvi neko neizdod, lai gan zīmoli abi ir dzīvi. Bet kas notiek pēc tam? 97. gadā 30 autori ar šaujamieročiem rokā meklē jau pieminēto Juru Cīruli. Savukārt 97. gada nogalē, 23. decembrī, privatizācijas aģentūra paziņo, ka valsts uzņēmums izdevniecība Liesma uzsāk bankrota procedūru. Paldies jums! Varbūt kādi jautājumi attiecībā man. Es gribēju piebilst par to, ka jūs stāstījāt par grupu pērkonis. Es gribēju piebilst, ka šeit bija arī kolhoza laikā grupa pērkonis bija kolhoza izārcības grupa 1 gadu līdzīgs aizliedz šeit Incilā. Ļoti būtiski, sakritīgi. Jā, tam arī ir tieši tāpēc, ka izvēlēt konsolidēt. Manuprāt, lielākā daļa no mums esam tā paudze, kura vēl grāmatas lasa. Tā ir jauno paudze, kurai ir dators, kuriem ir telefons, kuri piespies lasīt grāmatas, jā, ir aizvien grūtāk. Vai tomēr, jā, bija optimistiska nota, grāmatas nekur nepazudīs. Bet kā tas ir ar jauno paudzi? Cik lielā mērā mēs spējam viņus ieinteresēt, ja paņem šo grāmatu rokās? Es zinu, ka es esmu no tās paudzes, kuram arī šie datora teksti man brīžiem ir patīkamāk izdrukāt un lasīt, no papīra. Bet jaunā paudze. Vai ir kāda doma, kāds komentārs par to ir saviem? Mans komentārs ir tāds, ka gribētu teikt tā. Nebija jau arī tā, ka padomu laikā visi jaunieši lasīja. Un arī tagad tieši ir ļoti līdzīgi, ka mēs redzam, ka ir kas lasa. Ja skatās procentuāli, es domāju, jā, tas lasītājs skaits ir samazinājies, bet katrā gadījumā es domāju, ka tie, kas lasa, vai tas ir uz papīra, vai tas ir planšetēs vai kā, tad viņu, es pieņemu, ka tas iespēja iegūt augstāku vietu dzīve varētu būt labāk. Bet tas, ko es redzu regulāri braucot pilcenēs starp Ikšķilu un Rīgu, tur tomēr es gribētu teikt tā, katru reizi vilcināju, mēs esam vairāk lasītāji, kas lasām grāmatas. Nav tā, ka nav nevienu visu sēž. Protams, lielākā daļa telefonos vai kā, bet ir lasītāji. Es varu piekrist Artim par to, ka ne jau visi lasīja, un jāņem vērā arī, ka grāmatai bija ārkārtīgi tomēr liela izklāja. Kādas šobrīd ar ko konkurē gan TV, gan video, seriāli, daudz dažādas iespējas. Un līdz ar to, man liekas, ka vienmēr ir bijusi cilvēku daļa, kur lasa, tā teikt, lai būtu intelektuāli baudījumi vai uzņēmumi zināšanas, un ir kur nelas nemaz. Bet tā problēma šobrīd ir, ka tas informācijas aprits ātrums ir tik liels, ka mēs vienkārši nespējam tulkot un izdot visu, kas ir aktuāls. Līdz ar to ļoti liela daļa lasa angliski. To jaunāko, gan profesionālo literatūru, gan arī izklaides literatūru. Grāmatai vajag kā minimums gadu pusotru. Kur? Ja tā nav tāda bērnu grāmata vai neliela apjoma vai iznāk Latvijas, kur tieši lieta ir nav. Jā, man tāds jautājums.
Nevajag man balsts pietiekams skaļi. Ierakstam. Nē, nu kā jūs cik optimistiski es saprotu, kad izdevniecības negrib atklāt, cik viņas izdod šīs, es domāju, eksemplārs, cik viņas izdod. Nu, es domāju, ka cik es redzu apkārt sev, kas lasa dzēju, nu, tās varētu būt līdz 200 eksemplāriem. Apmēram, tāpēc, ka es arī redzu, kas notiek. Un tad tikko iznāca Ilze, ja, un es domāju, kas jūs teicāt, ka tas ir viens no labākajiem darbiem, es gan tam nepiekrītu, bet katram savu ziņu. Es domāju par Anšlavu. Tāpēc, ka tur neparādās viņa tas dzirkstošais, asprātīgais teksts un tā tālāk. Un tā krāsainā valoda par to, kas man vienmēr ir tik patīks, ja es salīdzinu ar padomu laiku, tad man noteikti Zigmunds Strojiņš. Nu, kas varētu būt man tā saprotams uz tā lielceļa. Jā, bet tad interesanti, cik tad iznāk, teiksim, no romānas, cik jūs izdodiet, ja jūs nedrīkst to teikt. ABC šajā gadījumā es vēl. Es domāju, ka 1000, kā tur ir laikam, ja 1000, jo ir tie gadījumi, kas tā audiozā autori, kam iznāk 2 un 3 Rupšo, Račko, jā, nu, ir tādi. Tad viņai tur iznāk 2 un 3 tie papildinājumi, tad tas varētu būt tas kā 3000. Tā kā faktiski viesturs ir tā kā no Delfiem, vai teiks kaut kāda ziņa jau 900, kā varētu tas tā notikt. Un tomēr tā, es domāju, dzīves prakse, viņi uzrāda to, ka tiešām tas tā arī notiek. Bet vienalga tas ir optimistisks, arī lai tie 100 un 500, lai viņi lasa. Tas galvenais. Ja grāmatā ir kaut vai tikai 200 lasīt. Tieši tā. 200 brīnišķīgi lasīt. Jā, jau tur ir tā lieta, kad mums vismaz manai paudzei man tā taktilā sajūta, man vajag to grāmatu, jā. Tu, teiksim, lasi tur no tiem telefoniem, tādiem, es to nespēju. Man vajag smaržu, jušanu un tā tālāk. Nu, katram savs bez šaubām, bet tas formāts, es domāju, ka viņš nepazudīs. Jo te labi jums bija piemēri, kad kāds jau teica to un to un to, un viss tas ir, paldies Dievam, aizpūst. Jā, paldies jums. Bet vispār bija ļoti labi. Ne, un biblioteks, es domāju, kā, teiksim, latviešu autors, es arī pārsvarā redzot to, ka blakām, ko es pērku, nu, kaut vai 21. gadsimta sērija tagad, jā, romāns un paralēlais stāsts, jā, tātad biogrāfiskais, kad bibliotekā tiešām rindas uz viņām. Uz abām? Jā, uz abām, un tas man tiešām pārsteidz. Jo es pat gaidu, es zinu, kad viņi jau to iznāks, es jau pierakstos, bet ir jau pierakstījušies, nezinu cik, un tad parasti paiet pusgads, teiksim, Kuzmine šodien dabūju tikai, nu, tā kā, ne, nu, tas tā arī ir labs uzrādījums, kā tik traki jau nav un nebūs. Jā, paldies, jums bija ļoti interesanti. Es gribētu arī abiem jums jautājumu par bibliotekām. Man arī vienkārši pieņemamais bibliotekas ir fantastiskākais izgudrojums vispār, un tad līdz ar to tas lasītājs skaits mēs jau 200 eksemplāri, bet potenciāli tas ir nenovērtējums. Izgudrojums man šķiet biblioteka, bet es bieži domāju par abām divām nozarēm, par poligrāfiju, tipogrāfiju un grāmatniecību, par izglītību, un Ārtiņa jautājums par poligrāfijā strādājošiem. Man jauns cilvēks vēlas sevi redzēt šajās nozarēs, ko viņš dara, vai ir Latvijā iespējas iegūt izglītību, jo šis ir pilnīgi atšķirīgs, protams, nozars, grāmatniecība. Atnāk šeit, lai tevi redz kamerā. Jā, nav nekādu problēmu iegūt izglītību, tātad, ja mēs runājam tieši tipogrāfisko iespieššanas un salikumu, tad viens ir Rīgas valsts tehnika un poligrāfijas centrs, kas turpina strādāt bijusī 5. arodu skola, un viņa tur var apmācīties dažādus, un savukārt šo salikumu mācīnisko posmu, nu tur ir ļoti plašs gan
kā viņš tagad sauc, kompetenču centri, jeb senākos laikos profesionāla tehniskās izglītības skolas, gan koledžās, gan mākslas akadēmijā, universitātes, Latvijas universitātes kādi pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, tā kā ir ļoti plašs līmenis. Ja? Tieši poligrāfija kā drukāšana, tas ir viena vieta, bet, protams, to var darīt arī atnākot uz tipogrāfiju, kā tagad moderni saka, darba vidē balstīt izglītību. Ja? Iespējas ir. Bet, ja kāds grib dibināt izdevniecību, tad tas ir paša darba vidē balstīt izglītību. Neprāts. Es pārtraukšu jūs, bet zelta ābeli arī apstieties tos 30 gadus faktiski. Nu labi, vēl pašā sākumā viņi iespēja, bet tagad jau ir monopols Jelgava. Viss, neviena, nu tiešām tā tas ir. Tur nav jautājums monopolā, tur ir jautājums tehnoloģija iespēja. Tieši tā, nu bet nav tā. Jūs skatāties uz konkursu, viņi vienkārši labi drukā, bet grāmatas Latvijas drukā arī Reizeknē, Latgales drukā tāls, tipogrāfijā drukā. Advards drukā. Nē, drukā. Dārdedzē un daudzi citi ir grāmatas. Drukātava digitālajā drukā, piemēram, jā. Bet nejaucam lietas kopā. Dāca jautāja par izdevniecību, nevis par poligrāfiju. Bet izdevniecība, tas jau neatiec uz mācīšanos. Tas ir, jebkurš var sākt un dibināt jebkuru uzņēmumu Latvijā, man liekas. Mums pat licenci nav vajadzīga, kā Helmārs Rudzītis savai mātei lika izņemt licenci, lai sāk grāmatu draugu. Jebkurš var redzēt uzņēmumu reģistru un atvērt apgādi. Vai nebūtu tomēr labi, ka būtu kaut būtu programma kāda, kas ļaut, jo tas tomēr ir ļoti specifisks zināšanas izdevēja darbība. Jā, bet ir jāņem vērā, ka izglītība arī ir bizness Latvijā. Mēs to zinām ļoti labi. Un rezultātā, jā, vienu cilvēku, kurš apmaksās vienu cilvēku apmācību. Programmas izveida tā kā. Šis ir ļoti sāpīgs jautājums valodas jautājumā, jo mums nav Latvijā, ka šīs programmas māca redaktors. Jā. Un viņš visu laiku runāt par izglītības jautājumiem. Mēs nozara ekspertu padomē šo saskaramies ļoti regulāri šo jautājumu. Tātad tur bija tā 5. skola poligrāfijas. Jūs ļoti optimistisks esat. Nu, štrums, ka viņi tur pazūd, ka viņi nolikvidē. Nē, viņi nenolikvidē, viņi pievieno Rīgas valsts tehnikumā, Rīgas valsts poligrāfijas centrs. Darbos viņiem ir daudz labāk tehnoloģijas, nekā tā bija iepriekš, un uzbūvēts jauns skaists telpas, Dāstiem ielām. Labi, paldies. Paldies, un Jānis, nemociet prom. Paldies jums, un Ziedi, Sigūdas, Dējās prieks, vai ne? Ja vēl, protams, jautājumi pēc tam tiek aktīvs individuāli noteikti palieciet.